Kamēr robežu pusē braucošie ziemas sprintisti soļo izšķirošā fināla virzienā, pārējos reģionos tikai sāks cīņa par labākā šīs disciplīnas braucēja titulu. Tā 15. janvārī Smiltenes puses steperī startēs ziemas sprints Vidzemes reģionā. Šeit vērtē visus braucienus, sliktāko neatmetot. Turklāt šajā vienā iebraucienā ieskaita labāko apli, tāpēc intrigas gana. Par piemēru, priekšpiedziņas klasē labu sniegumu rādīja Armands Cīrulnieks, viens no amatieru autosporta leģionāriem, slidenos laika apstākļos izcēlās ar teicamiem rezultātiem. Galvenie atbalstītāji, kā citi saka, ziema un ledus ir atgriezušies laikam, tad jau viss ir kārtībā. Pasvalta jau mums ar šito mašīnīti grūti bija konkurēt. Bet, tā taktika braukšanas jau bija tāda, visīsākie celiņi, nepareizās trajektorijas, bet, galvenais jau ir rezultāts. Lai kas, bet iekšmalā laupam tos centimetrus. Tieši tā. Kaut gan sākumā gribējās savādāk, kaut ko drusku agresīvāk rādīt pārmaliņu kaut kur, bet kaut kā spītīgi pieturējos, aizēju atkal rezultāts labs. Kārts gan sajauc ātrumkārbas defekts. Pazuda šai šaurajai trasei tik vajadzīgais otrais pārnesums, tāpēc pēdējais brauciens Armandam nepadevās. Ar sev svešu auto viņš noslīdēja uz 3. vietu. Priekšā uz 2. piedestāla pozīciju aizsteidzās paša brālis Ivars Cīrulnieks, bet pie uzaras priekšpiedziņas ieskaitē tika pārbaudīts stabilitātes paraugs Valters Liepiņš. Kā nekā pērn, ar šo auto gūts Vidzemē labākās ziemas sprintista tituls, lai gan ne jau automašīnā meklējams uzvaras iemesls. Pēdējā iebraucienā labākais bija ar padomi tehniku startējošais Interes Skaidrais, un ne jau vairākumam braucēju šeit bija mērķis uzvarēt. Piemēram, ugunskristības sev svešā disciplīnā piedzīvoja Jānis Nikels, folkreises čempions, bija todien 6. labākais. Ilgi gaidītā ziema ir klāt, tad domāju, jāatbrauc uzbraukt bišķiņai. Īstenībā nav tik traki. Pirmā braucienā no 14 biju 4. pēc laika. Folkreiz arī ir kāda sava daļa meistarības, ja? Gan jau, ka ir nākus pa labu. Kaut gan mašīna šitā nav no tām niknākām, 1.3 motorītes, bet braukt var te jaudu nevajag. Tajā prāti jābraucīja. Var arī braukt bez prāta un tad braukt pa tām zemes pikām trases ārmalā. Tā kā te daži labi bez spārniem braukā un sadurtiem pakaļspārniem, tā es negribu. Viens no šī pretējā braušanas stila piekopējiem bija pērnais ziemas sprinta čempions aizmugures piedziņas klasē Kristaps Daģis. Ar savu auto līdzinējie ziemas sprintu uz asfalta seguma viņam izvērtās tik neveiksmīgi, ka dažs labs sāka apšaubīt čempionu braukprasmi. Tomēr sniegotā trasa Smiltenē pierādīja, ka ar Daģi ir jārēķinās. Visi iebraucieni viņa kontā. Tas pārsteigums zinot, ka pirmajā braucienā viņam bija nepieciešams pārbrauciens. Pārāk ātri viņš saķēra priekšā braucošo, un šajā amatieru līmenī drošības labad atzīt aizliegts. Pārbraucienu vajadzēja, jā, bet tur kolēģi ieteica, ka viss esot kārtībā, kad nevajag lieki tērēt degvielu un var netaisīt pārbraucienu. Taktika kāda tev te bija braukt? Ar aizmugurējiem ratiem pa saķeri, un saķeri bija tur, kur ārmalā bija nograusta grunts rītīgi. Izdīts vagas, tur tagad vairim melorācijas attaisīti ir. Viss kārtībā. Vai mašīnai viss ir kārtībā? Tur nedaudz bampērs nokrita, bet visā vismā viss kārtībā izturēja. Citiem gan nācās pārsist riteņus, taču ne jau pie tā vainojama trase. Pašu pārgalvība visu salikt pa plauktiņiem. Daģi iedzinēji neizrādījās visi tādi ziemas sacīstais izdaudzināti personāži, kā Jānis Apsīts vai Modris Cīruls. Kristapam uz pēdām mina dragreiz pārstāvis Artūrs Soboņš. Viņam tas pirmais ziemas sprints. Šoziem pirmā tāda gonka nopietnā, tad pirmie 2 braucieni tā neko, te jau tūlīt 3. tad redzēs, kā sanāks. Cik es tur skatījos, 2. vieta, laikam, katrā braucienā bija. Apmēram tāpat kā dragreisā. Braukt pa taisni ir palīdzējis, ja šeit, kad visapkārt slidē? Baigi nē. Te ir cits kaut kas pavisam. Saķere jāatrod un tā. Jā, bet kaunā neizkritis, jā, stūri māki grozīt. Jā, tas jau nekur nepaliks. 3. vieta arī jāpaslavē. Tā Rudolfam Šmitam ar teorētisku vāju auto. Pilnpiedziņas ieskaitē beidzot pie stūres ieraudzījām pērno čempionu Kārli Nebaru. Talantīgais amatieru autosporta pārstāvis gan pie šīs sacīkstes nepiegāja nopietni. Izmantotais pilnpiedziņas aparāts aizdots, turklāt līdzinējie mēneši pavadīti trenējoties debijai rallijā ar Autosporta akadēmijas Fiestu.
tagad es laiku braucu priekšpiedziņu. Tā kā Subārā iekāpj jau tādas jocīgas sajūtas, viss ātri notiek. Tā kā man jau parasti īstenībā ziemā pirmā gonka ir norakstīta, tā kā nebrīnos par sevi nemaz. Nu, jābrauc piesardzīgāk ir vēl. Nu, ar to visu, kad jau tā brauc lēnu, nācās apbraukt vienu riepu otru pusi, bet, nu, tā būtu bijis noteikti labāks rezultāts. Varētu vēl agresīvāk varbūt, bet, nu, kaut ko salauzt arī, nu, reāli jau brauc, lai neiesunot. Visu pulveri Kārlis izšāva pēdējā braucienā, startējot ar reiz paša pārbūvēto Vigo Rubeņa aparātu, tomēr ilgā pauze sprinta disciplīnās nospēlēja par sliktu Kārlim. Viņš te 4. Uz piedestālu šoreiz kāpa citi. 3. vietā nonāca skatām braukšanas stilu piekopējs Māris Zālītis, bet 2. vietā, pat ar visu noslāpšanu braucienu vidū, labu sniegumu rādošais A-grupīšu vecākais brālis Artis. Ties viņiem visiem pa zobam nebija Jānis Aleksējevs, agrāko laiku rallycross audzēknis. Viņa sniegums līdzīgs Daģim. Visos braucienos viņš labākais. Citu ziemas esmu iztrakojies. Mācība bišku ir, kad vajag savaldīties, tad ar tas rezultāts bišku labāk. Bet pilnpiedziņu gribās jau tā, lai pašam patīk arī patrakot. Bet tas jāatliek uz citu reizi. Rezultāts ir likumsakarīgs, tā teikt, tava treniņu mājvieta. Jā, te ir nobraukt entie kilometri pa šito trasi. Tāpēc arī izdomāju, ka, ja tepat pie mājas, tad jāpamēģina. Sādāk tā, pa pārējo nezinu, bet, ja tepat būs, droši vien, ka pabrauks.